Iedomājieties Irānu, režīmu, kas ir zvērējis uz visiem laikiem, slēgt Ormūza šaurumu un kontrolēt visas pasaules naftu. Tagad tas ir panikā, jo nespēja apturēt to, kas tuvojas. Ukraina tikko izdarīja kaut ko tādu, ko neviens negaidīja. Tā nosūtīja ieroci, no kura Irāna visvairāk baidās, tieši Persijas līča sirdī. Ukrainas jūras droni. Droni, kas jau ir nogremdējuši daļu no Krievijas flotes Melnajā jūrā un tagad var vienreiz un uz visiem laikiem atbloķēt Ormūza šaurumu. Irāna to nespēja apturēt. Un pats iespaidīgākais – prezidents Volodimirs Zelenskis tikko visu publiski apstiprināja delegātu klātbūtnē no vairāk nekā 30 valstīm. Tas, ko es tev šeit parādīšu, maina spēles noteikumus. Kā jūs jau droši vien esat redzējis, kopš ASV operācijas Episkās dusmas 2026. gada februārī Irāna ir atbildējusi ar prettriecienu, pārvēršot Ormūza šaurumu par peldošu kaujas lauku. Un šis šaurums ir viens no svarīgākajiem maršrutiem uz planētas. Caur to pārvietojas 20% no visas pasaules naftas. Tas nozīmē, ka jebkādi traucējumi tur tieši ietekmē naftas cenu visā pasaulē, enerģijas izmaksas, preču transportēšanu un globālo ekonomiku kopumā. Kad plūsma tiek bloķēta, cenas pieaug. Tas ietekmē visus kontinentus, ietekmējot rūpniecību, valdības un ģimenes gandrīz visās valstīs. Režīms izmantoja šahed dronus, ātrgaitas laivas, mīnas un zemūdeņu draudus, lai visu bloķētu. Rezultāts bija pilnīga katastrofa. Golfa valstu ikdienas naftas eksports samazinājās no 12,3 miljoniem barelu līdz tikai 7,8 miljoniem, gandrīz par 40% mazāk. Analītiķi lēš, ka kopējie zaudējumi var pārsniegt $50 miljardus. Naftas cenas strauji pieauga. Kuģi stāv nedēļām ilgi, jūrnieki panikā un visa pasaule to izjūt savā makā. Bet tagad kāds nolēma dot īstu precitienu. Kamēr visi skatījās uz ASV un Irānas konfliktu, Ukraina veica iespaidīgas pārmaiņas. Tā kļuva par jauno pasaules dronu lielvalsti. Zelenskis paziņoja par 10 gadu aizsardzības līgumiem ar Saūda-Arābiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Kataru. Līgumus, kurus viņš pats nosauc par dronu līgumiem. Un šie līgumi ir daudz vairāk nekā tikai uz papīra. Tie ietver gaisa pārtvērējus, kas jau notriec šahedus līcī, un tagad arī jūras dronus. Un vēl, līgumi paredz kopīgu ražošanu. Rūplīces un montāžas līnijas tiek būvētas gan Ukrainā, gan Persijas līča valstīs. Tas nozīmē, ka tā nav tikai tehnoloģija nodošana. Tā ir īsta partnerība ar vietējo ražošanu, miljardu investīcijām un Ukrainas pieredzi, kas tiek pārnest uz tuvajiem austrumiem. Persijas līča valstis ne tikai pirks dronus. Viņi ražos kopā ar Ukrainu, izveidojot savu neatkarīgu aizsardzības industriju. Šī partnerība Ukrainai nodrošina arī naftu, dīzeļdegvielu un finanšu resursus, kas tai nepieciešami, lai turpinātu pretoties Krievijai. Tā ir patiesa, apusēji izdevīga situācija. Abas puses kļūst stiprākas un pasaule iegūst jaunu spēku, kas spēj aizsargāt svarīgus jūras ceļus. Drošības samitā Zelenskis runāja tieši sakot: ja mums būs mūsu vienošanās par droniem ar tuvo austrumu valstīm, mūsu jūras droni būs iekļauti. Mēs varam piedalīties aizsardzībā. Mēs varam palīdzēt ar konvojiem. Un kamēr Zelenskis slēdza šo vienošanos, vairāk nekā 228 Ukrainas speciālisti jau atrodas tuvajos austrumos, 5 Persijas līča valstīs. Viņi ne tikai apmāca, viņi ir arī frontes līnijā, iznīcinot Irānas šahed dronus reāla laikā. Šie speciālisti jau darbojas Katarā, Emirātos, Saūda-Arābijā, Kuveitā un Jordānijā. Viņi sniedz pieredzi, kas iegūta cīnoties ar tūkstošiem Krievijas dronu, un tagad viņi izmanto tieši to pašu taktiku pret Irānas šahed droniem. Iedomājieties tikai, cilvēki, kas gadiem ilgi cīnījās Melnajā jūrā, tagad atrodas Persijas līcī, māca un darbojas kopā ar arābu sabiedrotajiem. Tā nav tikai tehniskā palīdzība, tas ir reāla kara zināšanu nodošana, kas pārbaudīta kaujā. Un tas maina veidu, kā pasaule domā par jūras aizsardzību. Ukraina vairs nav valsts, kas tikai lūdz palīdzību. Tā ir kļuvusi par partneri, kuru visi vēlas sev blakus. Jau ir saņemti pieprasījumi no 11 papildu valstīm, no Persijas līča valstīm, tuvajiem austrumiem un pat Kaukāza.
Tas parāda, ka dronu līgums pāraug daudz plašākā kustībā, nekā jebkurš bija iedomājies. Ukraina veido alianses tīklu, kas sniedzas daudz tālāk par karu pret Krieviju un var mainīt spēku līdzsvaru tuvajos austrumos nākamajos gados. Tas ir tā, it kā Ukraina būtu no skolnieces kļuvusi par skolotāju dronu jomā un tagad mācītu visai pasaulē, kā izmantot šo tehnoloģiju stratēģisko ceļu aizsardzībai. Un te arī ir tas, kas patiesi satrauc Irānas režīmu – Magura V7, Ukrainas jūru briesmonis. Tā kruīza ātrums ir 43 km/h, bet vajadzības gadījumā tas var sasniegt līdz pat 72 km/h, lai vajātu mērķi. Tam ir 48 stundu autonomija jūrā, un darbības rādijus pārsniedz 1480 km. Un pats galvenais – tas var pārvadāt līdz 650 kg sprākstvielu. Ir vēl progresīvākas versijas, kas aprīkotas ar IM-9 Sidewinder tipa gaisa raķetēm, pārvēršot jūras dronu par īstu ienaidnieka dronu mednieku jūrā. Volodimirs Zelenskis skaidri norādīja, ka gan Magura V7, gan slavenais Sea Baby ir iekrauti pakās, kas tiek piegādāts Persijas līča valstīm. Lai jums būtu priekšstats, NATO mācību laikā Portugālē 2025. gada septembrī Ukraiņi vadīja sarkano komandu. Visus 5 simulētajos scenārijos viņi iznīcināja NATO zilo komandu. Viena drona versija simulē fregats nogremdēšanu un spēja bloķēt kuģa radaru, netiekot atklāta. NATO bija pārsteigta, un ja viņi bija pārsteigti, iedomājieties, kā jutās Irāna. Viņiem noteikti metas augsti sviedri to uzzinot. Jo tas, kas darbojās pret NATO simulācijā, tagad tiek gatavots reālai izmantošanai Persijas līcī. Bet Ukraina nepārtraukti turpina ieviest jauninājumus. 19. aprīlī pienāca ziņa, kas mainīja spēles gaitu. Pasaulē pirmais jūras drons, kas darbojas kā peldošs lidmašīnu bāzes kuģis. Magura V7 tagad nes un palaiž gaisa pārtvērējus tieši no jūras. Iedomājieties ainu. Saudarābijas tankuģis kuģo cauri šaurumam. Pēkšņi parādās Irānas šahets. Magura parādās, palaiž pārtvērēju no klāja, un dažu sekundžu laikā ienaidnieka drons pārvēršas dūmos. Ukraina jau ir parādījusi šīs operācijas video pret Krievijas šahedu. Tas bija perfekti. Vai tuvojas Irānas ātrulaiva? Magura atbild ar ložmetēju. Vai arī eksplodē ar pilnu kravu. Un ja tā ir zemūdene? Ukraina? Nu viņi jau ir pārbaudījuši to pret Krieviem. Un rezultātu jūs redzat šajos attēlos. Tagad padomājiet par to. Irānai ir no 28 līdz 30 zemūdenēm, un neviena no tām nav drošībā. Vai atceries, ko šie paši droni izdarīja pret Krieviju? Melnajā jūrā viņi līdz 2024. gada martam izslēdz no ierindas trešdaļu Melnās jūras flotes. Vareņu kuģi tika nogremdēti vai nopietni bojāti. Visa flote bija spiesta bēgt uz Novorossijsku. Viņi uzbruka pat Kerčas tiltam un padarīja Krievijas zemūdens nederīgas. Kā redzat, šī kaujās pārbaudītā pieredze ir tieši tas, ko Persijas līča valstis tagad iegādājas. Un pats svarīgākais, pats Zelenskis teica, ka modelis, ko Ukraina izmantoja, lai atbloķētu Melnās jūras maršruts, var tik tieši piemērots Ormuzas šaurumā. Tas nozīmē, ka stratēģija, kas jau vienreiz ir izdevusies, drīz tiks atkārtot Persijas līcī. Tas ir tā, it kā Ukraina eksportētu formulu, kas jau ir pierādījusi savu efektivitāti pret daudz spēcīgāku floti. Padomājiet par to. Krievijai bija milzīga flote ar moderniem kuģiem, progresīviem raķešu ieročiem un zemūdenēm. Neskatoties uz to, Ukrainas droni pilnībā izmainīja spēles gaitu. Tagad iedomājieties, ko tie paši droni varētu izdarīt pret Irānas floti, kas ir daudz sliktāk aprīkota. Šī lielā pavērsiena notiek tieši tagad. Un šeit ir ļoti svarīga detaļa. Persijas līča valstis izvēlējās Ukrainas tehnoloģiju tieši tās izcilās cenas un kvalitātes attiecības dēļ. Droni ir daudz lētāki nekā dārgās rietumu sistēmas, taču tie ir pārbaudīti un pierādījuši sevi reālā kaujā. Tāpēc arābi deva priekšroku slēgt darījumu tieši ar Ukrainu. Savienotās valstis ar Trumpu arī bloķēja Irānas ostas. Trumps skaidri pateica, ka blokāde Irānai izmaksā $500 miljonus dienā. Taču Persijas līča valstis nevēlas paļauties tikai uz amerikāņiem. Viņi noslēdz tiešu darījumu ar Ukrainu. Tas ir ideāls darījums.
Ukraina iegūst naftu, dīzeli, naudu un Patriot raķetes. Arābi iegūst labāko pretdronu tehnoloģiju pasaulē. Un Irāna kļūst arvien izolētāk. Turklāt Zelenskis skaidri norādīja, ka Ukrainas jūras droni varētu atrasties tieši Ormūzas šaurumā, lai pavadītu konvojus un aizsargātu komerciālo kuģošanu. Tas nozīmē, ka netiek piegādāta tikai tehnoloģija. Ukrainas droniem reģionā varētu būt arī reāla operatīvā klātbūtne. Ukraina vairs nav tikai valsts, kas cīnās par izdzīvošanu. Tā ir kļuvusi par globālās drošības eksportētāju. Tā ir pasaules līderi kara dronu jomā. Un tagad tā maina spēku līdzsvaru tuvajos austrumos. Irāna zvērēja pārņemt kontroli pār Ormuzas šaurumu. Šodien režīms pat nespēja apturēt Ukrainas dronu iesaistīšanos. Šīs nav stāsts par militāru uzvaru. Tā ir pierādījums tam, ka 21. gadsimtā tas, kurš kontrolē dronus, kontrolē jūras, debesis un pasauli. Ja tu esi ticis līdz šai vietai, tu saproti, cik liela ir šī pavērsiena nozīme. Un tagad spējas atvērt Ormūzas šaurumu ir daudz lielāks nekā jebkurš spēja iedomāties vēl pirms dažiem mēnešiem. Un Irāna? Viņiem nav atbildes uz to, kas tuvojas. Tagad es gribu zināt tavu viedokli. Vai tu domā, ka Irāna vēl spēja reaģēt, vai arī režīmam jau viss ir beidzies? Atstāj savu viedokli komentāros. Es izlasu visus. Un ja tev patika šis video, ieslēdz zvaniņa, lai nepalaistu garām mūsu nākamo publikāciju. Uz tikšanos!